Labdien visiem! Man ir prieks, ka jūs ļoti aktīvi pēdējā laikā rakstat komentārus. Es to esmu ievērojis, arī iepriekšējos raidījumos teicu. Man patīk jūsu aktivitāte, turpiniet to darīt. Un, mēs turpināsim atbildēt uz visiem jautājumiem pēc iespējas. Un iespējams, tu tagad brauc autobusā vai mašīnā. Lai Dievs tevi svētī tagad, visu tavu namu, lai tavā sirdī ir miers. Un mēs turpināsim atbildēt uz jautājumiem. Mēs kā cilvēki esam dažādi un ar dažādām problēmām. Reizēm kāds kristietis kaut ko var pateikt un liekas, kā tā var būt kristiešiem. Viņam ar tādas lietas ir. Un jautājums ir tāds, es tā kā vairāk par kristiešiem runāju, vai arī nekristiešiem. Vai mēs cilvēki drīkstam tā visiem pilnībā atnākot pat uz draudzi, liekas, visi ticīgie cilvēki un tā atvērt visu savu sirdi ar visām lietām, kaut kādām varbūt tiešām smagām lietām. Vai visiem drīkst, vai tomēr ir jāsaprot konkrētiem kādiem cilvēkiem un konkrētiem varbūt nedrīkst kādiem, kā mums pareizi, vai būt tādiem brīvajiem, visi sapratīs, visi ticīgie, visi kristieši. Es sveicinu visus un rakstiet komentāros savus jautājumus. Dāvidam sūtiet uz šo numuriņu, kurš tagad parādās. Es par to esmu, lai cilvēks varbūt labāk kļūdās atklātībā, nekā viņš tāds ir noslēpumains, ļoti tāds noslēgts, un tu nevari saprast vispār to cilvēku. Ja? Viņš tāds tādi dziļie ūdeņi, kaut kas tur iekšā virmo, bet tu nevari saprast. Bieži vien vieglāk ar tiem, kuriem viņi tādi atklāti. Tu jau vari redzēt, viņš tā atklāta grāmata ir. Un varbūt pat traku, pat daudz. Ar tādu ir vieglāk, jo tu apmēram vari saprast, ko tu vari gaidīt no tā cilvēka. Un runājot par to, ka viņš visiem viss stāsta par draudzi atnākot, tas ir zīdainīts. Pat bieži vien vecāki saka, tā atnāks ciemiņi, bērniņi iet projām, lai tie bērni pēkšņi nepastāst kaut ko tētis ar mammu tur ir runājuši vai darījuši. Tikko varbūt bija kaut kāds strīds, pirms ciemiņi atnāca, tāpēc, ka vajadzēja kaut ko tur ātri sagatavot un kaut kāds stress un kaut kas notika. Un bērni vienkārši pateikt. Ja? Un es arī neesmu par to, ka cilvēks saka, tu zini, es esmu taisns. Es nesākšu tur kaut kā tev caur puķītēm vai kaut kā tur kaut ko sevī slēpt. O to, ko es domāju, to es vienmēr arī runāju. Bet es saku, bet filtram ir jābūt. To, ko tu domā, to, ko tu runā, es pat ticu Jēzus. Viņš varēja katram farizējam, kurš viņu kārdināja, pateikt, tu man tagad te stāsti par to, ka es te sabatu slikti, kaut ko neizpildu, vai tu man te kārdini, vai vajag tur ķēzeram dot nodevas, vai ne. Viņš varētu pateikt, ko tu vakar ar sievu darīji tur, kā tu ar viņu izrīkojies, kā tu tur bērnus vakar siti. Viņš zināja par katru, jo viņš ir Dievs. Visus viņu grēku zināja. Bet viņš runāja tikai to, kas nesa svētību, to, ko viņam tēvs deva. Tāpēc es nevaru es tev pateikšu, lai man es visu savu sirdi žulti savu es izliešu uz tevi. Un kādu labumu tas atnesīs šim cilvēkam? Caur kādiem filtriem man ir jāizlaiž? Vai tas atnesīs šim cilvēkam stiprinājumu garīgu? Tas viņu pietuvinās draudzei? Vai tas, ko tu viņam tagad pateiksi savā sirds karstumā vai atklātībā, vai tā ir tiešām patiesība? Varbūt no sākuma ir fakti kaut kādi jāuzzina, ka tu uzreiz uzbrūc tam cilvēkam, tu nemaz nezini, kāds tev kaut ko pateica, ne līdz galam, kā tas īsti bija, un tu krīti virsū. Tāpēc apkārt ir dažāda garīga līmeņa cilvēki, apkārt ir bērni. Un ja tu atnāc mājās ar savu sievu atklāti, runā pie galda, bērni sēž, tu runā par draudzi, tu runā par mācītāju, vispār, kas tur notiek mūsu draudzē, un pēc tam bērniņi aug, tu saki, bērni, ejam uz mūsu brīnišķīgo draudzi, mūsu mācītājs sludinās foršu vārdu. Kādu foršu vārdu? Mēs laiku dzirdējam, ka jūs laiku to vārdu kritizējat, ka visu laiku draudzē kaut kas ne tā un ne šitā. Un viņi jau to visu švamīts, viņi jau to visu iesūta sevī. Tāpēc nav brīnums, kāpēc mana sieva neiet uz draudzi, kāpēc vīrs neiet uz draudzi, tāpēc, ka tu tam neticīgajam, tu liec tās nastas, to cilvēku grēkus, tu sāc stāstīt par ticīgajiem, kā viņi tu nepareizi izrīkojas, varbūt arī pret tevi nepareizi izrīkojās, un tas tev baigi aizskāra. Tāpēc viņš tev jautā, kas ar tevi tur notika, kāpēc tu tāda šodien tāda, ja? Jālūdz Dievs, tev jānes savas nastas pie Dieva. Un nedomā, ka tagad neticīgais cilvēks tev iedos padomu, kā man arī bija pazīstamais arī draudzē. Ja? Viņam gribējās precēties, bet viņam laikam nesanāca. Viņam tas laikam bija atteikumi. Un tad viņam tēvs neticīgais saka,
Ko tu te ņemies? Aizej uz Čaku ielu, paņem noīrē. Un tu zini, viņš paklausīja. Un pēc tam es sasakāju, viņš teica, tēt, tu jau man iedevi padomu. Viņš zina tāds atklāts un tādu, visi, kā saka, pieņem. Tāpēc te neticīgie cilvēki, caur viņiem pat var Sātans pēkšņi uz tevi runāt. Ej prom no tās draudzes. Tu atkal man stāsti, ka tev kaut kāda tur māsa kaut ko pateica, un es nesaku, ka tas ir pareizi, bet vispār nebūs tā. Jēzus pats gāja cauri, uz viņu bruka reliģiozie cilvēki, uz viņu bruka viņa paša radinieka prātu ir zaudējis. Mums ir jāmācās paciest kaut ko, panest kādu. Bībelē teiks, panesot citu mīlestībā. Mums būs jāpanes kāda cilvēka kaut kādas tur nianses, kurš tur kaut kā uzbruka man. Un man jāiet pie Jēzus, saka, Jēzu, tu mani vari mierināt. Ko man tas cilvēks mierinās? Viņš man iedos kaut kādu pareizu padomu, neticīgais. Viņš būs tieši šokēts draudzē, un tu vari lūgt par savu vīru, cik tu gribi. Viņš uz draudzi nekad neatnāks, viņš pie Dieva nekad neatnāks. Tur ir tā gudrība savā atklātībā, kam tu atklājies. Ir problēma tā, ka Simpsons satikās ar Delīlu. Un Delīla bija pagāne, viņa bija neticīgā. Un viņš savu galvu nolika viņas klēpī. Un viņš sāka viņai stāstīt, kur tad ir viņas spēks. Un kas notika? Viņa pakluso, kamēr viņa gulēja, apgriez viņam acis. Tāpēc, kam tu atklājies, kam tu atver savu sirdi, kā klēpī tu tagad guli, pie kā tu šodien esi pieglaudies, ja? Kādi ir tavi draugi, kāda ir tava apkārtne. Tāpēc es esmu par atklātību, bet atklāties cilvēkiem, kuri ir dievbīgi, kuri māk mutu turēt ciet, mēli, nelaist pa labi, pa kreisi. Ja? Jo ir cilvēki, kuriem tu vari pateikt, ne, šim cilvēkam nevar neko stāstīt. Uzreiz zinās, kā saka, pusciemats. Es pat vienai māsai teicu, par viņas vīru, es zinu, ka nevar daudz ko stāstīt, tāpēc, ka es zinu, ka jūsu vīrs viņš nevar panest. Viņš uzreiz visiem apkārt sāk stāstīt tur un tas nav pareizi. Ja? Tāpēc tāds uzreiz tā kā neslā, viņš tā kā iesūst to negatīvo. Tā kā to, ko tu viņam pastāstīja, kaut kādu sirds lietu, pat lai viņš lūdz. Viņš ne tas, ka viņš lūdz, bet viņš uzreiz kaut kur apkārt. Tāpēc ļoti svarīgi, ja, lai tas ir kalpotais, varbūt tas ir pat mācītājs. Tev nevajag daudz cilvēku, kuriem tu vari pilnībā savu sirdi atklāt. Pietiek pirmkārt Dievam, tas ir pirmais, ja, galvenais. Un otrais, kādi pāris cilvēki, kuri ir uzticami, ar kuriem tu jau esi bijis kaut kādā lietā un viņi ir pārbaudīti. Ka šie ir uzticami cilvēki, ka viņi tādi dievbīgi, ka viņi vairāk ar Dievu runā un ka viņi neizplata kaut kādas baumas un pēc tam nemanipulē ar tavu atklātību. Tu taču toreiz atklājies, tu taču toreiz izstāstīji. Viņi pēc tam to nenes kaut kādā sociālos tīklos, tāpēc tas vienmēr ir tāds negatīvs, tas ir slikti, ka tu izmanto, manipulē ar to informāciju, kur cilvēks vienkārši tev dalījās, pastāstīja, vai tu varbūt lūdzu vai iedot kādu padomu. Viņam bija grūti, viņš gribēja tā kā padalīties ar kādu cilvēku, un viņš atrada tevi, un tu vienkārši to paņēmi, un tā vienkāršībā pa labi, pa kreisi, un vēl ne tādā gaismā tu izstāstīji, un pēc tam salauztais telefons. Tu jau nemaz to nebija teicis, bet cilvēks tālāk, un informācija beigās pavisam ne tā, kurai bija jābūt. Jā, un tā vispār es domāju par šo, ko mēs runājam, kā mēs rīkojamies, cik mēs esam atklāti. Bieži vien tā varbūt nedaudz tā kā uztraukums par tiem cilvēkiem, kuri tikko atnākuši uz draudzi vai neticīgi, un mēs tā kā varbūt kaut kad visiem kaut ko viņam teikuši, un mūsu mutes tāks nāk ārā. Un cilvēki bieži vien saka, bet es esmu kāds esmu, es neesmu liekulis. Iet 1 gads, 2, 3, tu neesi liekulis, bet tavā dzīvē nekas nemainās. Vai viņš to rūpīgi ko atbild, viņš agresīvs ir, kaut kas laikam jāpamaina ir. Ja es tā arī pateicu konkrēti, ka viņam jautā, vai ne šī laikā, ja, un viņš 7. pantā viņš tiem atbildēja, nav jūsu daļa zināt laiks vai brīži, ko tēvs nolic savā paša varā. Ja, viņš tā kā, ja es pa draugam pastāsti, bet ja es saku tā un tā, viņš arī Jāņa 2. nodaļā beigās saka, ka viņš neusticējās. Viņš zināja, kas ir cilvēki, viņš sev neusticēja, viņš sev nenodeva tā, jo bieži vien cilvēki ir nodevīgi. Tu nevari pilnībā likt balstu uz cilvēku. Uz miesu Bībelē teiks, ka nolādēs, kas pat uz sevi tā kā balstu, ja? Bet uz Dievu, ka Dievs palīdzēs. Un Dievs tomēr atstāja tādu momentu, ka tas viss tā kā sakrālais, ka tas tomēr paliek starp mani un tevi. Ir jābūt kaut kādam tomēr noslēpumam, tieši kuru zina tikai Dievs. Tas ir tikai mums ar Dievu.
Pat neviens tuvākais, pat vistuvākais, kas tev ir cilvēks, ja? Ka ir kaut kas dzīvē, ka tas ir starp mani un Dievu. Un tāpēc debesīs arī būs, ka Dievs iedos akmeni, uz kuru būs vārds rakstīts. Un kuru zinās tikai tas, kas to saņem. Tikai to Dievu zinās un tu. Un tas būs tālāk mūsu mūžībā tāds, ka tas tikai starp mani un Dievu. Tāpēc viņš ir pirmajā vietā, jo caur to atvēršanos tu jūti, ja, ka cilvēki paliek tādi radnieciskāki, ka tu esi atklājis, ka tu esi uzticējis, ja, un cilvēks, ko viņš man to uzticēja, tas nozīmē, viņš man uzticās, viņš man ir draugs. Es ticu, ka draudzība nevar būt bez tādas atklātības un bez uzticēšanās. Protams, draudzībā ir nodevība, ja, un tāpēc es saku, ja cilvēks ir dievbīgs, viņš ir lūdzējis, viņš meklē Dievu, viņš tāds tiešām ļoti tāds, viņš grib, lai citiem cilvēkiem ir labi, viņš muti nepalaiž, var redzēt, kā viņš pa citiem cilvēkiem runā. Es tā kā nedzirdu no viņa, ka viņš tur aprunātu, stāstītu negatīvi, viņš kaut ko stāsta, viņš vienmēr tā kā kaut kāda pozitīvās lietas, par sliktām pat kāds par kādu runā, viņš tā kā nolaiž acis, viņš tā kā neiesaistās. Viņš saka, jā, es arī tur. Un tad es redzu to pēc tiem augļiem, ka ar šito es varētu veidot kontaktu, un es viņu varētu uzticēt vairāk nekā pārējiem. Un, protams, tā ir mūsu sieva. Tas ir mūsu vīrs, ja viņš ir ticīgs, ja, tad tu vari ar viņu komunicēt, stāstīt par kaut kādām lietām. Būt ļoti atklātam tieši ar savu labāko draugu šeit virs zemes. Tas ir tavs tuvākais cilvēks. Jā, es tā ticu, ka Dievs mūs maina. Un pat ja mēs kaut kādi esam, tas nenozīmē, ka tā ir mūsu daba. Mani tā audzināja. Es tāds esmu. Gudrība, jā. Es ticu, ka Dievu mēs esam gudri, varam būt gudri cilvēki. Esiet gudri kā čūskas, bez viltus kā baloši, bet gudri. Jā. Bet bieži vien saka, man tāda mentalitāte, man tāds raksturs, es tāds esmu. Es jau vairs tam neticu, jo es zinu, kāds es biju. Un es ticu, ka arī jūs varat liecināt, ka jūs kādi bijāt. Un, protams, ka ir vēl kur tiekties. Un lai Dievs dod, lai mēs paliekam gudri. Kas vēl var būt gudri šajā laikā? Tikai tie cilvēki, kas ir gudri no rakstiem. Tā ir pareizi. Bībelē teica, ka tā ir pasaulē negudrība Dieva acīs. Kaut gan viņi saka, ka viņi visu attīstās ļoti, jā, bet gudrība ir šeit un pašā Dievā. Tāpēc būsim gudri. Situācijas ir daudz, dažādas. Es to novēlu mums, jums, lai mēs esam gudri. Reizēm vārds var viens uztaisīt ļoti negatīvu situāciju uz ilgiem laikiem. Smagākais ir tas, ja tas ir cilvēks, kurš tikko sācis iet draudzē, vai kurš gribēja iet, un viņam tas paliek tāds nepārāk. Tāpēc, lai Dievs mums dod gudrību, un jums to arī novēlu, lai Dievs bagātīgi jūs svētī, tālāk tajos ceļos, kur jūs arī iesiet. Visu labu! Amen. Lai Dievs svētī!